Lemaičs jau 6. minūtē iesāka, Ikaunieks 12. Ikaunieks 19. Elvis Stugls 33. Pēc 33 minūtēm rezultāts jau 4-0. Pēc tam vēl Zelenkovs ar Lemaičs. Pievienoja otrajā puslaikā 2 vārtus. Un RFS pat mazliet samazināja apgriezienus, bet tas sākums 33 minūtēs 4 vārti. Vai šodien kaut ko līdzīgu atkārtos RFS komandas sitiens pāri vārtiem Jānim Ikauniekam? Mēs toties uz to arī šodien Šariju pietaupa un uz rezervis uz soliņa no supertalantīgais Gruzīts. Roberts Veips. Kļuvis par čempionu Valmieras Kreklā šogad. Šāds gods viņam iet secen. Citi bijušie Valmieri. Grobiņas formu pamanījāt, bet viņš pieder Rīga FC vienībai. Tādējādi nevar viņš būt ne pieteikumā, ne doties laukumā. Ilgstoši bija savainojumi. Par savainojumiem jūs dzirdējāt, šie savainojumi bija dažādi, pat 3, cik minos tika nosaukti spēlē pret RFS. Atgriezās pēc ilgāku mēnešu prombūtnes Mickevičs pieteikumā, laukumā gan nedavās. Kas zina, varbūt pēdējā noslēdzošajā cīņā pret Audu, kas varbūt tur plecu bija sadursmē. Ja pirmajā puslaikā būs Grobiņai jāveic maiņa, tas, protams, var pamatīgi iespaitot sniegumu otrajā puslaikā, kad vajadzēs atsvaidzināt sastāvu. Ar tā jau ierobežotiem resursiem tikai 4 laukuma spēlētāji Grobiņai. Joprojām negribās vairs atkārtoties jau nereiz vien. Gan pēc spēles preses konferencēs, gan spēles gaitā šo uzvārdu saraksts tiek atgādināts, kuri tad ir savainoti. Auda visticamāk ar vietu turnīra tabulā diez vai būtu sasniegusi Eirokausu, tā teikt, turnīru nākam sezonu, tāpēc atlika Latvijas kausu, un Auda to arī paveic, uzvarot 2-1. 2-1 un izcīnīja šo vēlamo svarīgo uzvaru Latvijas kausa finālā. Šeit šeit bīstamī. Te varēja būt 2-0, bet vēl ļoti daudz divcīņas viņām tieši ar Sidorovu bija otrā puslaika ievadā. Kaut ko varbūt Grobiņas treneru korpus sabijās. Sidorovam jau bija brīdinājums. Varbūt arī kaut kur sāk jau šī patmīlība ir aizskarta noteikti. Vai bija plānojuši ļoti aktīvi joprojām Rīga FC līdzjutēji. Atbalsta ko? Puzirevskis. Nav īsti īrs izgājiens 1-1, bet ir gols! Japānas pārstāvētā vienība ļoti iespējams iekļūs augstākajā līgā Japānā. Bet par to citreiz tagad spēle sākusies un Grobiņas komanda ar Knapša palīdzību izved jau 1-1. Puzirevski nav aizmugursies uz pagaidām. Puzirevskis sitiens vārtī! Lietot žargonu vārdu, kas ir saistīts ar mēslojumiem. Tad Šteinbors ieies ģērbtuvē un stados pamatīgu sutu. Joprojām viņa autoritāte, viņa loma komandā līdz pēdējiem brīdim šajā klubā ir pietiekami liela, lai ar tādām tiesībām trāpa pa bumbu, bet nespēja virzīt to vārtu vektorā. Šteinbors ar bumbu. Piespēle Žigam Lipuščekam. Lipuščeks uz priekšu pavirzās ar lieliem gariem soļiem. Šteinbors bet Lipuščeks ar 8 soļiem veids tādu pašu distanci kā cits ar 15 soļiem, bet tagad Grobiņa pārt ar bumbu. Brāķis RFS komandai. Puzirevskis krīt pēc divcīņas. Pat aizdomu līmenī. Arī Grobiņas komandā neviens neprotestē, bet tagad Puzirevskis gandrīz 1-1. Puzirevskis un Pāvils Šteinbors arī šeit. 2022. gada vasarā atnāca uz RFS.
uz Eirokausu laiku un palīdzēja RFS vēsturiski pirmo reizi kluba vēsturē iekļūt Eirokausu grupu turnīrā, toreiz konferences līgas grupu turnīrs. Tas bija laiks, kad Pāvils Steinbora vietu neapšaubīja neviens. Arī Daņa Kazakeviča izlasē viņš līdz zināmam brīdim bija numur 1, arī, protams, RFS komandā. Bet neviena karjera nav mūžīga. Un tagad jau Aleksejs Grieznovs, 32. Gļebs Kļuškins, 8. Emīls Knapšis pa flangiem, 9. Mikolā Hapaus un 11. Oļģerts Raševskis. Uzbrukuma smailē, 99. Artjoms Puzirevskis. Komandas galvenā treneru vietas izpildītājs Oskars Kļava. Grobīnieku uzbrukumā un metas spēles. Grobīnieki paliek 8. vietā un līdz ar to arī saglabā vietu virslīgā. Neizšķirts nodrošina automātisku neizkrišanu, jo neizšķirt gadījumā meta nepanāk vairs grobiņu. Savukārt, pastīsimies ar ko šis uzbrukums. Savukārt, Supernovas uzvaras gadījumā pārkāpuma šeit nav. Jāturpina spēlēt. Var brigāde, pareizi atminos, ir Metas un Daugavpils spēlē. Pateikt, arī vienā no atslēgas spēlēm šajā kārtā. Vēl, protams, jāpiemina Tukums Jelgava. Jā, neviena, ne otru vairs nekrīt ārā un līdz Eirokausiem aizsniegties nevar. Bet komandas tā atvairīts 11 metru soda sitiens. Paņēmuši spēles kontroli savā pārziņā Auda. Kaut kur varbūt pat pārāk mierīgi darbojās. Zaudē bumbu. Sitiens. Savā laukuma pusē saspēlējas mainieki. Diezgan aktīvi darbojas arī uzbrucēju un vidējā līnija. Varbūt pie 2-0. Varētu arī steidz uz priekšu grobiņu. Ir jāatspēlējas. Rezultāts nelabvēlīgs. Arī šeit pārkāpums nav. Teicam iespēju un vēl viena neizmantota. Ko var darīt? Arī Baraviks pie standarta situācijām gana bieži redzēts. Šeit bīstam par šo situāciju un stūris. Epizodu vārdsargam.